Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ideju samazināt viņa vadītās iestādes darbinieku atalgojumu, tā skaitā viņa algu līdz aptuveni 3000 latu, salīdzina ar cilvēkiem, kas iepriekš uzstājuši uz lata devalvāciju. Es domāju, ka varbūt ir cilvēki, kuriem savā laikā varbūt tās gribējās latu devalvēt. Es domāju, ka ir cilvēki, kuriem varbūt traucē neatkarīgs viedoklis. Es domāju, varbūt ir cilvēki, kuri ir sarūktināti, ka mēs runājam pārāk daudz par PVN necelšanu, un tas varbūt tāds instruments drusku arī norādīt Latvijas bankai. Viņš norāda, ka Latvijas banka ir finanšu iestāde, kurai jāpiedāvā konkurētspējīgs atalgojums tirgū. Turklāt Latvijas banka nesaņemot naudu no valsts budžeta. Mēs nevaram šobrīd atļauties šiem cilvēkiem vienkārši maksāt algas tieši tādas, kādas viņas ir budžeta iestādēs, jo budžeta iestādēs šie cilvēki vienkārši dara savādāku darbu nekā tie speciālisti, kas strādā Latvijas bankā, kur faktiski šis darbs ir ļoti līdzīgs tam darbam, kāds ir komercbankās. Savukārt mēs esam rūpējušies, lai nekādā gadījumā mūsu atalgojums nekādos apstākļos nebūtu lielāks kā komercbankās. Rimšēviča atalgojums esot 6000 latu mēnesī, kurš pēdējo gadu laikā esot samazināts par 40%. Jebkuram cilvēkam, tad, kad viņš nāk uz jaunu darba vietu, viņam tiek noteikts kāds atalgojums. Viņš ar viņu rēķinās. Un tajā brīdī, teiksim, ja viņš tiek samazināts, jebkuram no mums, ja jums, teiksim, būtu arī kredīta saistības un jums vienā brīdī pateikt, ka jums alga tiek samazināta par 50%, tādā gadījumā droši vien jums būtu zināmas grūtības, teiksim, kārtot savus kredīta maksājumus. Rimšēvičs arī norāda, ka Latvijas banka nekādā veidā neiejauksies procesā, kurā tikšot lemts par algu samazināšanu.